kontaktējoties ar Krievijas kolēģiem, pilnīgi nejauši tomēr atklājās, ka ir viena sieviete, kura tieši nodarbojās Krievijā un vāc šīs te lelles no dažādiem reģioniem un kultūras nodaļu vada, un viņiem šī lieta ir ļoti tā jau uz zinātniskiem pamatiem izpētīta un ir kolekcijas, tā kā mums ir tautu stērpi un cimdi šeit, tā viņiem ir veselas lēļu kolekcijas no dažādiem reģioniem, kā kurā reģionā ir gatavotas lellītes. Un tur ir ļoti daudz informācijas par to, ka lelle agrāk, es esmu pārliecināta, ka arī Latvijā tas viss ir bijis, jo nu neviens bērns neizaug bez spēlēšanās ar lellēm. Bet kaut kā mums nav uzcelts augšā šīs te zināšanas par tām lellēm. Un es atceros, ka man bērnībā vecā mamma mācīja taisīt no dabas materiāliem visu ko. Taisījām visādus zvēriņus, dzīvnieciņus, gan no ūdens augiem, tur pīlītes un putniņus. Man bija lelle, ceļmalu lapu un vēl kaut kādu tur augu, kuru izrauj viņiem tādi ļoti kupli mati, ja mēs viņus frizējām un ķemmējām un ģērbām, bet tas ir no dabas materiāla. Bet es noteikti domāju, ka gan jau arī mūsu vecmāmiņas saviem mazbērniem taisīja kaut ko no pieejamā materiāla, no vilnas, no auduma, no tā, kas bija par rokai. Koka rotaļlietas tradīcijas mums tā kā ir. Šodien arī taisa, bet noteikti ir bijis arī kaut kas tāds, ko veidoja no auduma. Un lellei senos laikos vismaz tas, ko es stāstīšu, tā ir informācija no Krievijas. Kā lelles ir bijušas arī kā rituāla priekšmets un rituāla sastāvdaļa. Un ar konkrētu nozīmi un īpaši lelles ir taisījušas jaunas meitenes, pirms kāzām likušas pūra dibenā. Viņiem bija tās sauktās, kā viņas, lai latviski pasaka, krievu valodā želaņnica. Tas ir slepenā lellīte, kuru nevienam uztaisa, nevienam neredzot, nerāda. Viņu taisa tādā krustiņā. Apmēram tas garumiņš rokām. Kaut kā tā. Šādā krustiņā reku man ir tā lelle, bet tā nav želaņīts, bet tas princips, ka uz krustiņa taisa. Šeit liek galviņu virsū, te ir rociņas un te ir tas stāvs viss. Un viņa ir tāda ļoti vienkārša, viņai tāda audumiņa pārliek pāri, bet toties tā lelle, viņai meitene dāvina visu laiku kaut ko, piešuj kādu spožu podziņu, piešuj krāsainu lopatiņu vai kādu pērlīti, un tad viņa drīkst kaut ko vēlēties. Un par katru vēlēšanos mums arī tā ziedošana, tas zieds, ko dod, ja kaut ko grib izlūgties. Un tad viņa šuj to smukumiņu dāvina tai lellei un lūdz to savu vēlēšanos, lai piepildās, un tur to lellīti nevienam neredzamā vietā savu pūru dibenā. Tad viņa cer, ka tā vēlēšanās piepildīsies. Un stāsts ir par to, ka tādas lelles taisīja tikai jaunas meitenes. Droši vien, ka tās vēlēšanās bija saistītas ar puišiem un tādām visām lietām, ar presību liekām varēja būt. Bet tas nav obligāti, lūk. Un ir stāsts arī par to, ja precētas sievas taisīja šīs lelles, tad drīkstēja uztaisīt, bet tā kā nedrīkstēja ar to aizrauties, tas jau bija tā kā jau vairāk jaunām meitenēm paredzētas, bet arī tad viņas bija jāslēpj un neviens par to nedrīkstēja zināt. Lūk. Tas ir viens no lēļu veidiem. Tad te vēl man ir tā, ko arī atpazina. Viņus sauc par krievu valodā. Es saprotu, ka viņiem ir tā tautiņa vepsi, kas dzīvo Krievijas, tur ir Karēlī, tajā apgabalā. Tāpēc viņš atpazina, tāpēc, ka tas viņiem tuvu kaimiņos, un krievu valodā viņi saucās vepskai kukla. Vepsu lellīte. Jā. Un viņai raksturīgs ir tas, ka viņa, kā jūs redzat, ļoti uzskatāmi simbolizē sievietes auglību. Ir tādas izteiktas krūtis, kuras tiek atsevišķi veidotas, viestiprinātas, un
Viņas arī taisīja jaunas meitenes, un īpaši pavasaros uz lieldienām viņas taisīja. Un tur viņiem ir ļoti daudz, un ir lieldienu speciālās lelles, tās pavasara lelles, bet nu šī vepsas lelle, viņa ir arī tāda, kur ir tipiskāka, ar tām rociņām augšā, un tās rociņas augšā tā kā norāda to kaut kādu, nu, lūgšanu vai tādu lūgumu augstākiem spēkiem, viņai tās rociņas uz augšu ir. Bet, nu, varbūt arī šāda veida rociņas, viņas ir variācijas un dažādas ir. Bet ir raksturīgs tas, ka šīs te krūtis kā auglības simbols ir. Un meitenēm dāvināja arī, nu, teiksim, pirms precībām, lai būtu šī te auglība. Tad ir vēl tādas lielas, tādas riktīgas sievas lelles, kas ir tā kā mājas, kā viņas sauca, krievu valodā tie nosaukumi bišķiņi, nu tā kā, nu ne gariņš, nē, tas būtu pa vieglu teikts, bet nu tāda mājas dvēsele, mājas saimniece, valdniece. Jā, un mājās lika šādu lelli, tādu, un viņa, reku, te viņa ir satīta no tādiem daudziem, viņa uz tādu rullīšu turās. Šeit ir kombinācija no krustiņa un tā rullīša, bet principā viņu uz tāda kārtīga auduma ruļļa baķīša, tāda stingra, tāda kreftīga sieva, tāda mājas saimniece ar lielu lakatu, ar kārtīgām krūtīm, ar daudz drēbēm. Nu, tā kā mūsu tautas tēpos, kur ir tā, jūs teicāt, villains līdz zemē kārtu kārtām, nu, tad arī tur tā sieva ir tāda kārtīga, tāda mājas sargāta, mājas pavardas sargātāja, viņas uzdevums ir. Viņa arī bija visu laiku jābaro, jāsaka tā. Nē, par šito tādu ziņu nav. Tā ir tā slapenā lelīte, kurai tās Nē, šeit par tādām barošanām neiet runa, viņa sargā, pavārda sargātāji. Lūk, un te ir vēl tagad tāds atšķirīgs, nu, principā, viņas, man jau nav to visu variantu, bet šitai lakatiņš pazudis. Bet šito es vēl gribu parādīt, šī ir pirmā lelīte, ko es uztaisīju tajā Krievijā pagājuši pavasaru šito te leļu izstādē, tur arī bija darbnīciņa, un viena no tām skolotājām arī rādīja pavasara lelīti, un tas arī pavasaris bija, un es izvēlējos tādu pavasara meiteni taisīt. Te ir dzīja, kuru apliek pāri galviņai, un viņai bizīti pēc tam sapina. Bet kas ir interesants, ka šīs divas bizītes, bet viņa ir katra uz savu pusi, un viņa teica, un īpaši pieteica, ka to sarafāniņu, ko nu viņai te piesien klāt, man ir divas kleitiņas, tā kā uz vienu pusi ir viena krāsa, uz otru pusi ir otra krāsa, un arī bizīte, katra ir savā pusē, tā kā ir tāda un tāda. Nu, tur atkal noteikti ir sava doma iekšā. Tur var visādi filozofēt, bet nu tādu konkrēti, kas kāpēc, es nevaru pateikt, bet starp citu pavasarī, nu jā, tad jau ir tie. Arī esot bijis laiks, kad uzskatīja, kad vasaras saulgrieži ir jaunā gada sākums. Tad ir kāds skats uz pagātni. Nu, te varbūt arī tas pats, jebkuros tajos saulgriežus svētkos, kad ir tas iezīmīgais punkts. Tur ir noteikti, kā jau es teicu, tā ir mana tāda interpretācija, ka visās lietās ir tas dziļais un tas virspusējais, tas formālais, zemes līmenis un arī tas dziļais, mītiskais, simboliskais noteikti. Jo tā laika cilvēki neko nedarīja bez jēgas, viņam visam bija tāda ļoti dziļa jēga. Un par lelīšu gatavošanu, par materiāliem. Stāsts ir pavisam vienkāršs, ka tajos tālajos laikos cilvēki nebrauca speciāli pirkt materiālus bērniem lellēm. Bērniem tika tas, kas palika tā kā pāri, bet tas jau nenozīmē, ka tas bija mazvērtīgāks. Lellītes taisīja no novalkāta auduma gabaliņiem. Un tieši tāpēc ir tas stāsts, ka nevajag ne diegus, ne ātatas, ne šķēres, ne sarežģītus materiālus.
vecmāmiņa no vecas savas blūzītes vai krekla plēsa stērbelītis, plēsa auduma gabaliņus, attiecīgi viņus locīja un ar diedziņu pietina. Paņēma kādu sprungulīti, ko varēja atrast, un tādā veidā tika taisītas lelles. Un stāsts arī par rituālajām lellēm, ka viņas sākumā tika uztaisītas tā kā rituālam, un tad, kad tas rituāls bija veikts, tad to lelli vienkārši atdeva bērniem spēlēties, un viņi viņu ar laiku, šitādi lellīt, ja bērns katru dienu viņu lietot un visu, ko darīt, viņi jau noplūk un vienkārši viņu noplucinās. Un viņi izmet ārā un taisa kā nākošo. Un nebija tas, ka dārga rotaļlieta, kuru jāsargā, jāsaudzē, viņas tika lietotas vienkārši, un vecmāmuļas atkal uztaisīja nākošās, ja bija nākošais rituāls un atkal bija. Un arī tas noteikums izpildās tas, ka rituāla priekšmeti ir tādi, kuri iet cauri no viena uz nākošo, bet ir daļa tā, kas ir izlietots, un tad viņš ir, tā kā aiziet iznīcībā. Un tā kā lēle arī savu uzdevumu viņa ir tā rituālā lēle izdarījusi, un tad viņai ir jāaiziet apritē, tā kā vienkārši. Viņa aiziet atkal dabas apritē, lūk. Tas arī ir viss. Protams, tur ir vēl visādi veidi, ir tas, kas man te nav līdzi, viņiem ir arī uz kāzām, uz šāda te kociņa, garā kociņa viena, lika kā tas sanāk tādā diedziņā šūpolītēs divas lelītes, puisīti un meitenīti. Viņi ir tādā aukliņā, ja te būtu piesiet tāda aukliņa, un tad te ir tās lelītes, un viņus sauca par ņerazlučņikiem, tā kā kāzās, lai pārim nešķiramie, nešķiramais pārītis. Un kāzu pajūgam lika priekšā pie zirgiem, krieviem aizjūgs, tur divi zirgi vai trijūgs, viņiem priekšā tam aizjūgam lika šo te simbolisko pārīti. Tā kā mums arī ir stāsti, ka šūpulī vispirms iemet kaut ko un tikai tad liek bērniņu. Tā kā, lai tas ļaunais vai tas skauģis, lai pirmais viņš sastop un ierauga satiek šīs lellītes un lai tas īstais brūts pāris tiek pasargāts. Ar tādu domu lika. Un arī tas ņerazlučņiks, tas nešķiramais, lai tas pāris ir nešķirams. Viņus taisīja, es tagad atceros stāstot, man ataust atmiņā, redz, kā viņi bija. Šitā viņi bija, es domāju, kaut kas no ritīt. Viņi abi divi šitās te bija garāks, un viņiem tās rociņas abiem bija, uz tāds viņš bija, es kļūdījos. Viņam ir jābūt šitādam. Un saitiņu uz augšu, lūk, tāds bija ņerazlučņiks. Šitāds te viņš bija, es domāju. Tad saitiņu uz augšu būs kā pakar, un šitie piestiprināti pie tās rociņas. Vienas rokas. Rociņas ir no viena kociņa uztaisītas. One hand is common hand for both. Jā. Šis variants, kad ir kociņš, bet viņš ir garāks, un te ir otra lēle uz tā paša kociņa. They both have the same hand. And they are called ar domu, lai pāris ir nešķirami. Lūk, tā, es te bišķi nokļūdījos, sen nav darīts. Lūk, tā. Bet es domāju, ka tās runas, es tiešām neesmu Latvijā neko, cik es paspēju painteresēties un papētīt, vienīgi Gunta man atrada to, ko viņa bija savam dēlam šuvusi lēli. Nē, mana mamma šo manam dēlam, mana mamma šo savam mazdēlam, jā, bet es tā arī nepaņēmu šeit līdz, nezinu, kas to viņu atdošu, parādīšu, viņa ir krietni atšķirīga. Viņa, es sapratu, no auduma, jā? Jā, viņa no auduma, Mana vecmāma teica, ka no karotes, karotēja apkārt kaut kas ir apsiets. Jā, tas pats ideja, koka kātiņš un karotes galviņa. Jā. Zīmīgs ar uzzīmē, droši vien ir sūri. No audumā galviņa tā bija apaļ, un rociņš viņš bija izgriezts kājas pēc formiņas tašu. Un piebāsts ar lupatiņām, jā? Ar liniem mamīt piebāzt. Un lina matiņi bija, un šeiņi bija iešūta, un drēbīts uz šo
rokā šūts ar. Uztaisiet tādu vēl, lai jums te ir lelīšas. Taisīšu vajag. Tad ir laikā jau nevarēja dabūt nekādas, lai rocība bija, bet nebija. Speciāli nemeklēju. Taisīju no tā, kas bija uz vietas. Vēlāk, tad bija tās kauču galviņš, tad pie šujams, tad, nu, tam pašai lupatrumpitam pielikt to galviņu, bet tā mums bija tāds, Matiņ nokrīs uz šo jauns liniņš, kā. Ja vietas Liepājas muzejā My mother made it vēsturnieces stāst, ka viņa braucājas ekspedīcijā, nav It was very simple, but saglabājušās show how they were making it. rotaļas. So I still have it. Viņas bija sakati, jā, lietojās, jā, nolietojās, Jā. un kad pēc tam vienkārši tās rūpnieciskās nomainīja. Un man vēl ir stāstījuši sievietes, kam es esmu jautājusi, ka ko tik nebija, Solvits stāsta par karoti. Tas arī pilnīgi reāli, te tā galviņa apaļā, un tur pat sēņu varēja droši vien zīmēt, bet ir vēl viena lieta, ka šīm lēlēm, kā jūs redzat, nav iezīmētas sejas, ka tām lēlēm un rituālajām lēlēm jau un pavisam seju nezīmēja. Seja bija tabū, jo tajās varēja šūt vēlāk, bet principā tajās izstādēs Krievijā, cik es esmu redzējusi, no dažādiem apgabaliem, arī no tālākiem, tur viņiem pat ir no Kirgīzijas, no Dagestānas un visādas tādas atšķirīga veida, viņi tin seju krustām ar diegiem tādu krustu uztaisa sejai priekšā, jo seja ir jāsargā no jaunām acīm un seju nevajag rādīt. Bet pedagoģija arī Ir lelles bez sejām, tur ir kā cits pamatojums, lai var iedomāties tās emocijas, katrs kādu grib un piedēvēt tai lellei tanī brīdī, kā to, ko vajag. Kā? Kādā valstī? Jā. Kur kādā valstī tas tā? Kirgīzija, Taģikija, Dagestāna. Taģikistan. Jā. Viņiem ir tāds apaļš koka, tāda apaļa plāksnīte, tāds ripulīts, un viņi ar diedziņiem krustā notīm to seju tādā veidā. Līdzīgi kā ķistam vidus. Jo tīnu vienu krāsu, tad otru, un sanāk tāds ļoti dekoratīvs ar divām krāsām, un sanāk tāds ļoti... Mēs sāksim locīt, un tad es pastāstīšu, kā var puisīt, kā var meitiņu uztaisīt. Es domāju, ka to stāstu pietiksies un sāksim ķerties. Jā, līdzīgi. Un es no savas bērnības atceros, ka vecā mamma, kad viņa adīja, viņa man deva diegu kamolīšus un pamācīja. Es pati taisīju, bet viņas tā kā virsvadībā tina uz satina tādu te galviņu, nu tāpat atsēja galviņu, izbāza rociņas cauri tam kūlītim, pēc tam sadalīja kājiņas un divu pušķīšu. Es domāju, ka tā ir latviešu lēle. Jā, un Latviešu lēle vai jumaliņu netaisīja, ne? Tad, kad ir jumja svētku svinēšana, no salmiem, no auzām, uzpina bizīti un svārciņus, un tad viņi dancina to jumaliņu. Tā ir rituālā lēle. Jā, tā ir rituālā lēle, bet kur pēc tam bērni droši vien tāpat nospēlēja. Nu, nezinu, vai viņi nospēlēja, varbūt arī, ka viņi uzlika tur kaut kur plēc augšā glabāties, vai arī sadedzināja pieņems. Ir dažādi varianti. Iespējams, jā, bet nu šitien ir stāsts par to, ka bērniem, un tad ir vēl viena īpašā lēle, kuru par Krieviju, ko stāstīja man tā sieviete, un viņa saka, nu, ar to stāstu, lai uzmanīgi, ka viņa saka, viņa pati nezina, kas tas bija, kāpēc to darīja. Tur ir ļoti interesants stāsts. To sauc par Lakstīgals lēli, kuru jaunas meitenes pavasarī uztaisīja lēli, bet viņu ielika apmēram, lūk, vai es paņemšu šito te kārbiņu. Viņas to lēli ielika šādā te tādā garanā kastītē, tā kā zārciņā, ar vāciņu. Tādā koka kastītē ielika, aizgāja uz mežu, apraka, noslēpa. Un pēc tam, pēc kaut kāda zināmā dienā gāja pakaļ un raka ārā. Kas tur bija, kāpēc tā darīja? Ir zināma šī tradīcija, ka tā darīja, bet nav zināms, kā ar kādu domu viņas vēl to nav tā kā sapratušas. Un arī tāda padarīšana tur ir.